Šalom, amen. Internetā, kas skatīsies, šalom alīhim, visiem ir miers no Adonai visaugstākā, amen. Miers ar radītāju, miers ar draugiem, miers ar ienaidniekiem. Šalom. Aleluja. Ja, nu pat mēs slavējam to kungu, un tā ir prakse. Reliģiskais, ja viņš tev ieciklo vienā formātā. Tu dari, un tev apnīk to darīt. Ja? Bet, ja mēs kaut ko mācāmies, ja, tad Dievs mūs pārveido, ka mēs varam darīt to, ko viņš teica, slavē to kungu, ja? Lūdzies, ja jālūdzās, ja? Raud, ja jāraud, ja? Dari tā, kā viņš liek darīt. Amen? Labu kungs tev, ka vērās vaļā šeit. Tev jābūt atvērtam. Un tā miesa tev bloķē, tas viss tā situācija, kādā mums ir, kā cilvēki, ko visi darīs, ko domās, kā viņi skatās, un man vienalga, kā viņi skatās. Es ir viena, ka tas kungs grib, lai mēs kaut ko iemācāmies, un viss gaids mums māc. Šodien tēma būs par eņģeļu pasauli. Mēs to turpināsim nākošajā reizē, jo šodien, kad mēs slavējam, mēs jau jūtam, ja, ka tā situācija mainās. Tu skaties savādāk, tu varbūt bija nogurs, jā. Man arī braucu šeit, man zubs šausmīgi sāk sāpēt, jā. Es saku, vienalga, es gribu slavēt un liecināt un runāt, un man tas ielīdz manā prātā sirdī. Aleluja. Un viss nokārtojas tā, kā viņi ienāk kastums, tā nav temperatūra no patoloģijas, bet tas ir vārdā kā kastums, jā. Viņu uguns ienāk, jā, un viss ir kārtībā. Amen. Tā, 3 un 3 psalms. Tā, 6. pants. Un mēs lasām tā, ar tā kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu. Ar kunga vārdu, tātad no aisa tetragramatons Judhevauheja, ir radītas debesis, un debesu spēks, tātad debesis mēs saprotam, jā, mēs zinām, ka nav tikai viens debesis, ir maksimāli 10, jā, un runāts tiek par 7 debesīm arī, jā, bet visas debesis, jā, visus tātad formāti, kuros ir ielikts debesu spēks, jā, ko teikt, debesu spēks, ir radīts ar viņa mutes elpu, ar viņa dvašu, ar viņa garu, ar viņa rohu un ar viņa nešama, ja, kas ir viņa dzīvība dvaša. Ja. Tad trauki šie nav tukši. Ja. Debesis ja, ir attiecīgi līmeņi, ja, un katrā debesīs ja, ir viņa roha kodeš, ja, viņa gars ja, ir ielikts iekšā kāds būtums, ko mēs acīm neredzam, bet, kad mēs sākam aktivizēties garīgās lietās, tad mēs sajūtam notiek darbību. Ja. Un tā nav vairs mūsu pašiedvesma, bet tā ir viņa debesu spēku, eņģeļu darbība priekš mums. Ja. Kolosiešu 1. nodaļā, kādā man šķiet 15. pantā bija rakstīts, ja, kad viss ir radīts caur viņu, tā ir runa par Mesiju, ja, caur vārdu, kā šiem Adonai, viss ir radīts caur viņu, tur ir uzskaitīti troņi, kundzības varas, ja, tātad visi neredzamie pasaules spēki, stihijas ja, un eņģeļi, viss ir radīts ar viņu, caur viņu, viss ir uz viņa, un viņš pats ir pirms viss tā radīts. Tātad viss ir ar viņu saistīts, ja, ar vārdu, ar kungu vārdu, ko ir radījis debesis. Un viss ir piepildīts ar viņa saturu, ar viņu faktiski, ja, ar viņu kā garu. 104. psalms, mēs apskatāmies, 4. pants. Tu dari vējus par saviem vēstnešiem un uguns liesmas par saviem kalpiem. Kā vienmēr tulkojumā, nav precīzi atbilstoši tam, kas ir Tehilim šeit psalmā oriģinālā, ja? Un precīzā tulkojumā mēs lasām, tu dari eņģeļus, ne, tu dari par eņģeļiem savus garus. Ir atšķirība, ja? Tu dari vējus par saviem vēstnešiem. Ir atšķirība. Tu dari par eņģeļiem savus garus.
un par kalpiem taviem degošu uguni. Un uguns tiespa par saviem kalpiem. Un tas mazliet tuvāk. Bet pirmo var nesaprast, ja? Nu, tad tu dari vējš par saviem veslišiem. Nu, vējš vārds, vējš ir tā, roh, ja? Roh ir dvaša un roh ir gars. Un tulkotāji paņēmuši vējš. Jā, bet te var tulkot gari, ja? Tu dari savus eņģeļi par saviem gariem, ja? Ne, tu dari par eņģeļiem savus garus, ja? Tad ar roku. Tā 4. Mūze 16:22. 4. Mūze 16:22. Es lasu pirmo daļu. Ak, kungs, ak, Dievs, tu kungs, kas esi gars visās miesās. Ak, Dievs, tu, kungs, kas esi gars visās miesās. Tā ebreju valodā Elohei, Aruachot, Lechol Basar. Elohei, Aruachot, bet daudzskaņu gari, ja? Rohot, lechol, basar. Miesās. Tātad Elohei, un precīzi šo vietu var iztulkot spēks gariem, kas ir katrā miesā. Tātad spēks gariem, kas ir katrā miesā, basar. Te nav runa par gufu, tikai par ķermeni fizisko, ja? Bet runa par basāru. Un miesa basāra ir arī dvēsele, kas ir radīta, ja? Basāra. Tātad nav ķermeni, ķermenis ir gufi, ja? Te ir basāra vārds, ja? Spēku gariem, kas ir katrā miesā, basāra. Ja, un mēs zinām, ka visi radītie eņģeļi, ko Dievs ir radījis, ja? Viņi pakļauti Mesijam. Varam izlasīt Mateja 25:31 pants. Tas ir jau par pēdējiem laikiem, bet kad cilvēka dēls nāk savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savā goda krēsla. Tad visas tautas tik sapulsētas viņa priekšā, viņš tā šķirs kā gans šķir āvis no āžiem. Tad runa par Mesiju, ja, par cilvēku dēlu, kas ir Dieva dēls, ja, kad visi eņģeļi pakļaut viņam. Viņš arī apliecina ar vārdiem teikdams, ka viņš var izsaukt 12 leģionus eņģeļus. Visi debesu eņģeļi, gari, kas ir kā eņģeļi darbos, ja? Viņi ir radīti caur vārdu un ar radītāju gribu. Un Mesijas griba, Ješua Mesija griba, ir pilnīgi pakļaut tēva griba. Viņš pakļauts tēvam un caur viņu, caur Ješua Mašieku darbojās tēva griba, svētā gars. Pilnībā pakļauts. Tāpēc arī viņam ir pakļauti visi debesu eņģeļi, kas ir caur viņu radīti. Atklāsme 21. nodaļā, 12. pāns. Tur ir aprakstīta debesu Jeruzaleme, kur ir tā teritorija, kas saglabāsies, kad viss tiks iznīcināts, ko Dievs radīs, ja? Bet netiks iznīcināts tas, kam bija jāpaliek kā galva produktam pēc visa tā, kad šis laiks un šī pasaule beigsies. Ja? Jo Dievs neko nedara pa tukšo, nedara tā, kā indieši māca kādās tur hinduismu novirzienos, ka tas, ko mēs redzam, tas ir Dieva sapnis, tas ir Brahmas sapnis, ja? Kur mēs esam tikai tādu tēlu, ko viņš projicē savā domās, un pēc tam mēs pagaistam, un nekas vairs nepaliek pāri. Ja? Tieši otrādi, ja? Ir jēga radīšanai, ir jēga mūsu dzīvē, katrai mūsu domai, vārdam, darbam, ja? Visam ir dziļi jēga, jo mēs rakstam iekšā sevi, tajos failos vai saitos, ja? Kas ir šī mūžība grāmata.
Un tāpēc arī mums ir jāsāk apzināties to, ka mēs neesam tā kaut kā nejauši šeit. Arī tad ir tev problēma, ja tev grūtības, ja tev ir kāda pārbaudījuma, slimības vai kas, ja tu neesi nejauši šeit. Tu neesi nejauši. Tas ir viss, Dievs to pieļaus ir, lai tev savu pārmācību, pamācību, un lai tu saprast to, ka tas viss, kas ar tev notiek, ja, tā nav nejaušība. Ja. Pat mats no tavas galvas tev izkrīt bez radītās dienas. Kas var pateikt? Amen. Amen. Tātad debes teritorija būs tāda, kur ir 12 eņģeļi uz 12 Jeruzalemes vārtiem, ja? Un apakšā ir 12 apustuļu vārdu uz akmeņiem uzrakstīt. Tā ir tā garīga informatīvā telpa vai teritorija, makom, ja, kas saglabāsies, un kad mēs esam šeit pasaulē šodien miesāsam, ja, tad mums ir jāsaprot, kamēr es neapzinos šo visu neredzamo pasauli, ja, kamēr es to neapzinos, es vienkārši sevī dzīvoju. Es dzīvoju no savu prātu, no savām emocijām. Ja. Un šeit man citreiz tā, ka es nezinu, kas būs tālāk, es nezinu, kā atrisinās situācijā, man emocijas sabiezē, mēlu mākoņi ir, un visus, es netieku no tā vaļā. Bet ja es ļauju Dievam paplašināt savu apziņu, mans apziņas stāvoklis paliek plašāk, izvērstāks. Ja? Es sāku dzīvot ar to citā portālā. Tā nav iedvesme. Ja? Tas ir vienkārši, kad es izēju ārā no šīs teritorijas, kas ir ierobežota ar manu miesu, ja? Ar manu dvēselisko pārdzīvu un manu miesu prātu. Tad ieiet citā portālā. Nu, un šis ir ļoti svarīgs saprast, ja? Ka mācoties par debesu uzbūvu eņģeļiem, par ko runā Enoha grāmatas, un laikam rādīja, Enoha grāmata, varat apskatīties, ja te ļoti daudz ir tieši par debesu uzbūvu, par eņģeļiem. Viņi krievu valodā, viņi tā, es domāju, ka viņi latviešu valodā nevar, es neesmu atredzu. Tā, un atklās no 12. nodaļa. 7. pāns, atceramies to, ko mēs lasījām jau, ka notika karš debesīs, un eņģelis Mihaēls sāk karot ar puķi. Tā otrā laiku grāmatā, 18. nodaļa, 18. pāns, otrā laika, 18. Jā, un šeit tāda ir pravietiska vīzija, kur apmazīt, es redzēju debesu kungu, sēžam savā tronī, kisē, ja, viņa troni, un visu debesu pulki bija nostājušies pie viņa labās rokas un pie viņa kreisās rokas. Tad es redzēju debesu kungu, kas ir radījis debesis, ja, es redzēju sēžam savā tronī, par to runā pravietis Ecehēls 1. nodaļu, var palasīt, ja, un visi debesu pulki bija nostājušies par labo un par kreiso roku. Ja mēs mācāmies, un mēs zinām, kā Dievs ir uzbūvējis pasauli, izveidojis pasauli caur šiem vadības centriem, ja, seferotām, ja, tad mēs zinām, kas norāda uz labo roku. Kāda seferota? Es sēdi, žēlstība, ja? Žēlstība. Var? Es sēdi, labā, ja? Pie žēlstība. Un kreisā, kas ir? Kas ir kreisā? Droši. Nē, es runāju jau, tas jā, galva saistīts. Kopam vīna darba, bet te jau par rokām. Ja? Tad vajag atkārtot, paņemt līdz zīmēm, kur Ādams ir uzzīmēts. Tur ir uzzīmēts. Labā roka, tātad, es sēdē kreisā roka ir būrē. Tad šeit radītājs, ja? Saprotiet, radītājs uz troņa, ja? Un pie viņa labās rokas ir eņģeļi, un pie viņa kreisās rokas ir eņģeļi. Ja? Un šie eņģeļi, viņi faktiski uztur visu radīto pasauli. Un labā roka ir žēlastības roka, un kreisā ir spēka roka. Tam jābūt ir balansā. Ja ir disbalans, ja, tad sākās nosverās uz vienu pusi, ja, un kreisā roka sāksīs, kā mēs tagad redzam, ja, kas notiek dabā, kas notiek daudz vietu pasaulē, ja, kur ir ūdens plūdi, karstums vietām, meža deg, ja, tātad dabā ir iestāja disbalans, ja. Disbalans ir no tā, ka cilvēks vairs nav tā zemes sāls un pasaules gaišums.
Tad dabas šie pirmspēki, kas stāv aiz redzamās dabas, ja? Aiz kokiem, aiz tāliem, aiz ūdeņiem, aiz debesīm, ja? Šie spēki ir disbalansā. Ja? Un sākās galēji tādi procesi, ja? Kur vai nu liela karstuma vai augstuma, ja? Vēji pārvēršās vētrās, ja? Un visi tādās ļoti galējās polaritātēs. Ja? Tas ir tāpēc, ka cilvēks, kuram ir uzticēts turēt šo līdzsvaru balansu, ja, lai eņģeļi darbojas un to uztur, ja, cilvēkam tas uzdevums ir to šeit apakšā esot, ja, līdzsvaru ar savu domām, ar savām emocijām, ar savu dvēseli, ja, ar savu garu, protams, ticībā stāvot, redzot to visu, ja, svētījot visu apkārt. Ar to mums jāuztur tas viss ir. Jo Ādamam bija uzticēta garīgam Ādamam valdīt pār putniem, pār zvēriem, pār zivīm, ja, pār gaisstiki, pār zemstiki, pār ūdenstiki. Kas var pateikt halleluja? Ja, šī mācība no bērndās. Tā. Tad vēl mēs apskatāmies 1. Samuēla 17:45. Ja. Kur atkal parādās Cebota vārds, ja? Tā, es eju pret tevi, pret Goliātu, ja? Dāvis iet, ja? Tā kunga Cebota vārdā, kas ir Izraēla karapulku dievs, kuru tu esi izaicinājis. Tad Izraēla Adonai Cebot, Milhamah Adonai Shmo. Tad Dāvids, kad cīnās ar Goliātu, viņš neiet ar lingu vienkuram akmentiem, saprot? Bet viņš iet tā kunga Cebot, kas ir Izraēla karapulku vadītājs, ja? Viņa vārdā šie. Un Goliāts ir daudz lielāks un stiprāks, viņš terorizē visu Izraēlu. Un Dāvids iet mazīš, ja? Augumā bija, mazs, ja? Un viņš iet Cebot vārdā. Viņš saka, tu esi lielais, filistiet, ja? Tu esi izaicinājis Izraēla karapulku dievu. Tu esi izaicinājis Cebot. Un Cebot tagad vārdā sevi. Un Cebot eņģeļi, kas ir pakļaut viņam, ja? Cebotā. Viņi cīnās pret šo Goliātu. Un Dāvids nevis ar akmentiņu nosit Goliātu, ja? Bet tā kunga Cebota karapulks iet pret Goliātu. Un viņš uzvar. Halleluja! Amen, amen. Ja, un ja mēs atgūstam, tad mēs garīgās cīņās arī nebūsim kā bērni, tādi bērndārs spēlētāji, kas spēlējas ar svilšu kūciņām. Ja, mēs nespēlējamies. Mēs esam cīņas laukā, karlaukā, šodien pasaulē. Hausa liels, ja? Un mums jābūt sagatavotiem pie lielākam hausam. Tā otrā laika 20. nodaļa. 15. pāns. Jo šī kauja nav jūsu kauja, bet tas ir Dieva karš. Tas ir Adonai karš. Tā Adonai Cebot. Visur ir runa par eņģeļiem. Dievs jau nekaro, tur tagad viņš nolaidīsies lejā, uzliek bruņus un karo. Tad viņam ir karapulka, viņam ir eņģeļs, ko viņa armija tā ir, kas karo. Izraēla pusē ir eņģeļs Metatrons, Mihails, ja? Un ja Izraēla paklaus Dievam, tas nozīmē, ka viņa autoritāte būs vienmēr lielāka par ienaidnieku autoritāti, kas vienmēr uzbruks Izraēlu. Tā Adonai Cebot, ja, Cebot, mēs jau esam to uzrakstījuši vēlreiz jums, ja.
Sevot vai cvaot. Cvaot. Un vārds cvaot, ja, sakne ir savā. Savā ir armija. Savā armija. Un cvaot nozīmē šī sakarā armijas, ja, cvaot. Savā ir armija un cvaot ir daudzskaitlis, ja. Armijas daudz, ja. Adonai cvaot. Adonai armijas. Sapratat to, ja? Ka nav tik viena armija, ja? Bet Adonai ir armijas. Savā ir armija apakšā, ja? Un augšā cvaot ir daudzskaitlis. Armijas, karapulki. Karapulku vadītājs. Tad daudzskaitļu formā. Tad eņģeli ir Dieva instrumenti, caur kuriem tiek uzturēt pasauli, no neredzamās, tātad, kur eņģeli nav redzami, ja? Šī redzamā tiek uzturēts ar eņģeliem. Tā, kā māca jūdu tradīcija, un arī Korāns par to runā, ka eņģeli ir radīti no ūdens un uguns. Korāns runā no uguns, jā. Ūdens simbolizē žēlastību, hesed, labaro ūdeni. Uguns simbolizē kreiso roku. Tātad ūdens, jā, un uguns. Ir savienotas divas šķietam nesavienojams lietas. Ūdens ar uguni. Un atceramies otrajā laikā 18, tad bija labā un kreisā roka. Dievu, kas ir uz troņa. Tātad, kur mājo eņģeļi un kas ir šie eņģeļi? Kāds viņiem ir sadalījums, subordinācija? Vispirms ir jāsaprot, ka pastāv, un to esam jau mācījušies, bet kā vienmēr ir jāatkārtā visiem, es to dzēšu nostāju. Tad ir četras šīs pasaules. Ja? Vai varētu teikt četri stāvi. Šī ir Atsilut, ja mēs šo tā Atsilut, gaismas pasauli. Šī pasaulē, no šī pasaules iziet augšēji Dieva vadības pulsi, jau savu sefirotām vai sfirotām, ja Dievs vada visu šo pasauli, ja, kāds ir pārējais apakšējais, ja. Atsilut, tātad sefirot pasauli, tā ir gaismas pasauli, ja. Un Atsilut, ja, es varbūt uzrakstīšu augšā, ja. Atsilut vārdā ir cala, un cala nozīmē pie. Tātad šī pasaule ir pie radītāja. Klāt, pirmā pasaule, pie radītāja. Mēs lasām par troni, kur ir radītājs, labā roka un kreisā ar eņģeļiem. Ja? Un eņģeļi iziet no viņa. Tātad pirmā pasaule. Otrā ir jau tā ir brīvā pasaule. Brīvā pasaule. Brīvā pasaule ir troņa pasaule. Šī gaismas pasaule, ja? Troņa pasaule. Tronis ir tā. Mēs lasījām, es redzēju uz troņa sēžam
to kungu. Ja? Un debesu pulki bija pie viņa labās rokas un kreisās rokas. Tas nav izdomāts tā, kaut ko jūtu to kādās tur, kā tumšos kambaros. Tas viss ir bībelē atrodams. Brieļa. Tālāk mēs skatāmies, ja? Jecira. Jecira. Tātad šī ir radīšanas pasaule. Šeit man neredzamā to prezumēts. Jecira, to var teikt, tā ir formēšanās pasaule. Un šī jau eņģeļa pasaule saucās. Eņģeļi, ja? Tā, un Asija ir sfēru visauc, sfēru pasaule. Portāli. Sfēru pasaule. Tātad, Atsilut pirmo, es pārējus nerakstīšanu sivritā, ja? Atsilut, Brija, Jecira, Asija. To mums ir jāzina, lai saprastu, kur stacionēs eņģeļi un kā viņi darbojas. Ja mēs to gribam zināt, tad mums ir jāpieņem šī pasaules uzbūve, kā Dievs ir to izveidojis, ja, lai mēs varam saprast tālāk, ja gribam saprast. Ja ne, mēs varam dzīvot vienkārši, zinot tikai to atsevišķos pieskāriet, kur mēs runā par eņģeļiem, kur jauna derība arī runāt par eņģeļiem, nāks eņģeļi, bet mums nav nekāds priekšstats, kā tas viss notiek un kādi ir šie eņģeļi. Tad Brijā, otrā skatāmies tagad uz leju, ja? Brijā pasaulē sakņojās šie lielie eņģeļi, kas ir arheņģeļi vai esceņģeļi, ja? Lielie eņģeļi. Redz, ja šeit ir augšā tronis, ja? No kurienes iziet visa radība, ja? Tad šie lielie eņģeļi, ja? Viņi šeit klāt, piestāv pie troņa, vistuvāk viņi šeit Brijā pasauli, vistuvāk tronim. Kāpēc? Ja mēs no šīs pasaules, kur mēs esam iekšā formā, miesā, uzkāp šī pasaulē šeit, ja? Tad mēs neizturētu gaisu. Tāpēc, kad šeit ir ciet, plīvu aizstāsīt, filtri priekšā. Tāpēc Dievu neviens nekad nevar redzēt tiešā veidā. Kad Dievu redz, tam jāmīst. Tā gaisa ir tik spēcīga, tik intensīva, ja, ka cilvēks viņš nevar izturēt, viņai būtu to nevar izturēt. Ja. Un tā Dievs ir to veidos, ka ir eņģeļi, kuri var izturēt ļoti lielu gaismas intensitāti. Un viņi tuvinātāk tronim. Troņa eņģelis Metatrons, tad ir nāk Mihaels, eņģelis Rafaels, to visu arī no grāmatā. Eņģelis Uriels, eņģelis Gabriels, eņģelis Raziels, un, cik tas Dievai nebūtu, eņģelis Samaels. Samaels ir tas pats Lucifers. Tad Samaels ir tas, kas? Lucifers. Nu, tas latīniski. Kā mēs lasījām Ījam grāmatu. Ījam grāmatā. Ījam grāmatā 1. nodaļa. 6. pants, kādu dienu notikās, ka Dieva dēli, tie eņģeļi, ja, nāca, lai nostātos tā kunga priekšā, Adonai priekšā. Ja. Tad arī Sātans atnāca ar viņu vidū. Šis nav izdomāts. Ja. Viņam ir pieeja pie Dieva priekšas, ja, bet ne tālāk. Viņš var pienākt tik tālāk, cik viņam ir atļauts. Ja, bet viņš bija kopā ar citiem eņģeļiem. Viņš kopā ar viņiem atnāk. Un tālāk, jau, protams, mēs to esam runājuši, kad Dievs jautā, no kurienes tad tu tā nākdams, viņš saka, es apstaigāju visu pasauli. Ja?